Nikodema Rancāna balva izcilākajam Latgolas pedagogam. Anna ir kā laimes mote, ap kuru sajūt visi mazie bērni un dara lielas lietas. Es teikšu to, ka šitie 35 gadi, ko ja vada folkloras kūpa Cēruļs, man likās, ka, lai saprastu, par ko ja ir pelnējuši balvu, vajag redzēt tos 35 gadus darbībā. Ja cilvēki nav to vēl pamanījuši, tad man jautājums, kur tie cilvēki vispār verās? Manuprāt, viņa ir pelnījusi šo balvu, jo viņa ir ļoti laba skolotāja. Viņa man arī mācīja no 1. līdz 4. klasē, un viņa man ļoti daudz ir iemācījusi. Un viņai arī ir ļoti laba prasme plānot ceļojumus. Galvenais, ko Anna ir ievicējusi saviem skolēniem, ir nesabējis darīt. Protams, tad, kad tev liek darīt kaut ko pilnīgi traku vai nērastu, tas liekas brīsmīgi, bet tas vienmēr nāk par labu nākotnē. Anna ir pelnījusi to balvu, kā sava novada patriots, kurš jau vairāk kā 40 gadus strādāja pie tradicionālās kultūras vicēšanas bērniem, lai viņiem dzīvē būtu kaut skripetiņa latgalisko. Es arī varētu piebiedroties pie tā, ka viņa tevi ļoti daudz kur ievirza un tev tiešām ir iespēja izcelties. Ja citi skolotāji vienkārši tā kā tu vari piedalīties tur, tev ir iespēja, tad viņa saka, ka tev tur ir jāpiedalās, tev viss sanāks, viss būs ideāli. Anna, lai tev laime, saticība un veselība. Anne, es gribētu novēlēt tev daudzus darba gadus, protams, veselību un neizsīkstošu pacietību, lai varētu plicināt bērnus vēl ilgi. Es novēlu, lai skolotāji pilnīgi viss izdodas. Jā, tiešām mūsu superīgai skolotāji, lai viss izdodas. Pilnīgi viss.